Atkritumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot savus izdevumus par atkritumu izvešanu un noglabāšanu. Aktuāls jautājums jau vairākus gadus, bet ko par to zina iedzīvotāji un cik aktīvi šķiro? Vispār man diezgan daudz saļi domājošo draugu, bet ir tas, ka šobrīd kaut kā nav laika. It kā es zinu visu, kā vajag saplacināt, samest, visu to es zinu, bet ir tas, ka mūsdienās beigi pietrūkst laika cilvēkiem. Ātrāk būs visu samačkāt kopā un tā. Latvijā tas pēdām nav vēl īpaši ieviests. Es nejūtu īpaši vēl šķirošanu, bet es domāju, ka to tomēr ir laika ieviestīs. Kas tavuprāt būtu jādara, lai cilvēks sāc šķirot atkritumus? Es domāju, pirmkārt jau ir jābūt tādai iespējai vairāk, piemēram, pie mājām, nevis vienkārši atkritumu kāds, bet ka ir iespēja šķirot. Bet, piemēram, te pie kojām mēs jau varam šķirot. Es dzīvoju kojās, jā. Tā tāda iespēja ir, bet tik un tā es jau tā nešķiroju. Visi met vienā maisā. Dzīvoju Ķems ielā, kā pašā galā ezera krastā divu un atšitie te ir. Es pat personīgi nešķiroju, man ir maz pudeles. Bet kāpēc? Nav motivācijas, kāpēc jūs nešķirojat? Man nav pudeles, tikpat kā nav. Papīrs, stikls. Papīrs ir, jā. Centīšos uz priekšu. Ir virkni jautājumu, ko cilvēki uzdod, un viens no pretrunīgākajiem ir mīts, ka varētu jau šķirot, bet nav tādas iespējas. Patiesībā tās iespējas jau gan netrūkst. Ir vairāk tāda pašorganizēšanās cilvēku svarīga, lai cilvēkam būtu šī vēlme un šī informētība, kad ir iespēja šķirot. Jo redzēt, šīm mājām ir uzstādīti šie krāsainie konteineri, kur var atsevišķi sašķirot burkas un dzērienu stikla pudeles un plastmasu. Un pie citām mājām savukārt ir nedaudz varbūt atšķirīgāki konteineri, bet visiem ir norādes, kas un kur ir metams iekšā, bet tas atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Tāpat cilvēkiem nav skaidrs, kā šķirot atkritumus, ja dzīvo daudz dzīvokļu mājā. Cilvēkiem ir tāda vēlme, ja viņiem ir šķirot, viņiem jāgriežas pie savu namu apsaimniekotāja, konkrētā nama pārvaldnieka, un jāizsaka šī vēlme, ka mēs vēlamies šķirot un lūdzu dodiet mums tādu iespēju. Vai arī patiešo jāvēršās ir pie savas zonas atkritumu operātora ar iesniegumu. Un es domāju, ka tā nekāda problēma nav. Manuprāt, lielākā pilsētas daļā tas ir Eko-Kurzeme, atsevišķās vietās tas varētu būt Nordija, kaut kur vides pakalpojumu grupa Priekulas novadā un citi operatori. Un ja tomēr neizdodas vienoties visiem mājas iedzīvotājiem, ka viņi vēlas atkritumus šķirot, tad ir arī citas iespējas. Eko-Kurzeme un Nordija šķirošanas laukumi, kā arī Liepājas rases poligonā Ķīvītes, sašķirotos atkritumus var nodot bez maksas. Ja viņam ir iespējas arī atvest, kā saka, savus jau iepriekš mājas izšķirotos atkritumus uz poligonu Ķīvītes, es varu pavisam droši pateikt, ka bez maksas no privāta personām mēs ņemam plastmasu, stiklu, mēs metālu ņemam, to gan kaut kur atšķiro jau bieži vien metālu uzpirkšanas punktu, bet tāda iespēja mēs piedām. Tāpat mēs to privāti personām ņemam arī zaļos atkritumus, dārza un parka atkritumus. Cilvēkiem tas ir bez maksas. Tāpat tās arī es domāju, ka to ik viens izjūt, ka šķiro atkritumus arī šeit, jo tomēr mums par centralizēto grūžu izvešanu ir jāmaksā visiem. Un šī šķirošana tomēr tajā to izmaksas, kā saka, slogu nedaudz atslogo, tā varētu teikt. Tomēr šķirojot atkritumus jāievēro visas tās prasības, kas noteiktas, jo pretējā gadījumā, ja tas nebūs pareizi izdarīts, tad sašķirotie atkritumi nonāks kopējā atkritumu kaudzē. Jārēķinās, protams, ir arī zinām tādu atbildību. Tev pašam mājās ir attiecīgi šie atkritumi jau jāsašķiro, ka tu izmanto šos te konteinerus, kas ir domāti atkritumu šķirošanai, tas jādara teikami rūpīgi. Ir skaidri jāseko līdz norādēm, kas ir rakstīts uz šiem konkrētajiem konteineriem. Nekādā gadījumā nedrīkst mest sadzīvus, kaut kādas kartupeļa mizas vai dārzeņu atliekas vai konzervuņus, atkritumu konteineri, kas ir paredzēts plastmasai. Tur var mest tikai saplacināts plastmas pudeles, respektīvi dzērienu iepakojumu, var polietilēna maisiņus mest iekšā, bet vajadzētu izvairīties no tādām lietiņām kā visādas plastmas rotaļlietas, vecas elektropreces, kas varbūt tās šķietam arī tie korpusi no plastmasas, bet tām šī gadījumā būtu citā vietā jāatrodās. Nedrīkst nekādā gadījumā mest
jogurta trauciņas vēl ar jogurta paliekām, jā, eļļas pudeles, jā, jo tās jau pēc tam būs ļoti grūti izmazgāt, un ja viņas nav tīras, tad viņas arī nedarēs pārstrādē vēlāk. Ja noteikumi jāievēro, ja šos noteikumus neievēros iedzīvotāji, tad visticamāk, kā saka, operators ar kaut kādām soda sankcijām var vērsties. Un vēl, vairs nav aiz kalniem tas brīdis, kad Latvijai atkritumu šķirošana būs obligāta, tādēļ ikvienam būtu labi laicīgi sākt par to domāt.